ja kāds saka, ka 5 punktus vienā spēlē hokeisti nevar dabūt. McDavids var. Nu, kas ir McDavids? Viņš neinteresē, viņš ir kaut kur NHL. Mums ir Džeks, kuru es esmu dzirdējis no meitenēm. Gribētu zaļumballē ar tev padejot, jo tu labi dejo. Tu aicini dejot, jā. Andrā, tu? Es labāk parunājos. Hokeisti liek uzmanību, nē, bet kā tu, kas tev ir gols? Jūs vienkārši jāatbrauc bija vai nevarējāt teikt? Nē, golfs man ir sirdslieta, nu jau 3 vasaras, es teiktu. Zin, kā, tomēr nevar dejot visu vasaru, jāuzspēlē kaut kāds sports arī. Un tā ir sanāca, ka es esmu atrasts golfu. Protams, arī sanāk dejas uz golfa laukumu vai pēc golfa. Nu, tas viss ir savienots. Bet tas ir ļoti laba laika pavadīšana. Tas ir viens. Un, relaks? Jā, ļoti liels relaks. Un var vienkārši no tās ikdienas steigas un dzīves nedaudz savu prātu nomierināt un, cik nomierināt, jo tagad sitiens nesanāk, tad tur nekas nenomierinās. Paga, pa sitieniem. Ir tāds sitiens vārtos un ir šitas. Ir kaut kas kopējs. Ir kaut kas kopējs. Es vispār uz otru pusi spēlēju. Nē, tu nesaprati. Ir doma tā koncentrācija. Vai tu iemest vārtos vai tajā caurumiņā trāpīt? Ir tas kaut kāda psiholoģija tev? Jā, bet kā man ir tā, kad vārtos jāmet, tad es varu ar gaļu un tā kā rīktīgi iemest. Šeit es ar gaļu nevaru iedzīt. Saprāt, ja es ar gaļu sāku dzīt, tad viņa tur aizlikos tur tālāk. Un es tā kā arī cilvēks esmu tāds nedaudz nepacietīgs, zini, un tad es redzu, un ja kaut kas nav, tad ir... Pareizi, tas ātrums, kā lido kaučuks, tu nepaspēj neko pateikt, tevi ripo, un tu lūdzu mazā, lūdzu. Ai. Nē, nu, zini, kā ir, hokeja ir tā, ka, ja tev neiet spēle, pieņemsim, tu vari kādam tur iesis, zini, tur kaut ko izdarīt. Jā. Nu, šeit tu nevari. Tev vienīgais, ko tu vari, ir aizlidināt nūju pa labi, pa kreisi, tur paliekāt un iet uz nākušo sitienu. Pa hokejas grib parunāt. Tā pārēsim bišķi pa hokeju, jo tomēr mums ir hokejs, nevis aktieris, šeit pa vidi, Es arī gribētu vispār pamēģināt kādreiz. Tev ir gali tagad. Skaties, tu biji Amerikā ilgus gadus, pārvācies uz Eiropu un atkal brauks uz Ameriku. Tev tagad būs vieglāk tur atrast tā pieredze tev iepriekšējā, tev iedos kaut kādu bonusu? Es domāju, ka noteikti. Es zinu, kur es braucu, un tas ir laikam tas lielākais, ko es no šitā visa ņemu. Es zinu, kāda ir amerikāņi, kāda tā politika, kāda ir tā virtuve. Un tas, protams, ka man iedos tikai plusu. Un es jūtu, ka es vienkārši arī braucu atpakaļ un atgriežos kā nedaudz savādāk spēlētājs. Es uzkrāju pieredzi, kaut kādu pārliecību. Tāpēc arī Detroit man deva to vēl vienu iespēju. Jo, būsim godīgi, 28 gados dabūt vēl tādu iespēju, kuram katram neizdodas. Rodrigo dabūja. 28 viņš dabūja vai 27? Varbūt 28. Labi, bet tas ir Rodrigo. Pirmo golu iemet. Tas gan. Jā, pirmo golu viņš iemet 28. Jā, tā kā... Man vēl ir kā... Nē, es jau būšu aizvien. Pagaid, Balders ir vecākais. Jā, varbūt... Cik Balderim bija? 3-8. Bez variantiem, tur bez variantiem. Tas ir rekords uz mūžiem, jā? Ja es 3-8 vēl spēlēju, tas jau būs tas mans dzīves mērķis līdz 3-8. Nē, es pat nezinu, es gribu līdz 3-8 spēlēt, bet to redzēsim. Par muzikālo gaumu gribēju pajautāt, jo tagad šajā pasaules čempionātā ļoti bieži kameras bija arī iekšā, varējām dzirdēt uzrunas pirms spēles un vispārējo. Kurš jums ir mūzikas boss ģērbtuvē? Tur mainās. No garstāvokļa? No garstāvokļa, kurš pirmais pieslēdzās, kurš grib, zin kā, tur Freibis, tur ir Jāksers, tad ir Rūža, Baldzers. Tur mainās visu laiku, bet godīgi sakot, tās dziesmas viens. Izkaušies, nav izkaušies, kurš pirmais? Uzliek šito. Bet kurš ir mums kaut kāds tas playlist tieši pirms spēlēm, kur mēs palielam klausāmies vienas un tās pašas dziesmas, un tad es zinu, palielam, kura iet pēc kārtas, un zinu, cik laiks pat palielam ir palicis, jo tur balēm neguļam, jāiet uz spēli. Balēm neguļam. Rāķieši zinātnes, tad tev liekas, kur tad mēs ejam, mēs uz klubējam vai ejam spēlēt. Bet nē, kaut kādā ziņā tas iedod tādu motivāciju iet un sistēmu. Bet ja kāds, protams, saka, Džeki, šodien man gribās klusumu. Ej blakus, grimētā ģērbtē vai kā tur ir. Jā, nē, ja tev gribās klusumu, tad tu vienkārši neģērbies vispār. Tad ej un sēd savā istabā. Andri, parunāsim vēlreiz par to, kāpēc hokejs skatās Nāgalu. Kāpēc skatās Nāgalu? Jā. 300 Nāgalu. Tu taču neskaties, ne?
Es skatos. Tieši tāpēc visas 300 es nostieju. Abonements. Zelta. Jā. Nē, bet es pateikšu vienu lietu. Es domāju, hokejs kāpēc sāk skatīties? Tāpēc, kad parādījās Guntars Paste. Jā. Un es godīgi sakot, tā kā mums tas dialogs sanāca, mums tur gāz gar zemi. Ja? Tā kā viņš pasniedz, es saprotu, man bija tik viegli ar viņu runāt. Viņa vienalga, tu viņam pasaki A, un viņam ir uzreiz 10 teikumu pretī. Un tas unikāli, kā viņš pārzina, kā viņš devs kaut ko pielikt, nepielikt, bet tā pieredze un nebaidīties teikt. Tas jums atvēra acis daudzām lietām, vai tomēr jūs tā jau zinājāt to visu? Nē, Guņa bija, godīgi sakot, vēl joprojām. Tagad man gribas pasmieties. Ir tiktu kā visi šitie highlighti ar labākiem teicieniem, un es tā kā pirmo reizi dzirdu visu un nereāli smējos. Viņš bija personāžs, kurš, tā kā, bija tāds riktīgs komēdiķis, un viņš pat necentās. Viņš vienkārši runā, kā viņš runā. Bet, protams, kādu zināja? Viņš visu zināja, un tas bija tāds viņa šarms, kas, protams, tas pats sākums naglām bija ar to, bet, godīgi sakot, spēlējot, kaut kādā Čehijā vai Amerikā, tu gribi pastīties to Latvijas kontentu, paklausīties tās latviešu dziesmas, jo tu, tā kā nedzirdi viņu. Un tad, un, protams, labu šovu pastīties. Izspiedām. Dānam nekas tur nav, nekāds šovs. Viņš tikai tās naglas viņš ja nebūtu naglas, to vispār neskatās. Mutaizē. Man ir hokejs blakus. Pareizi. Nē, bet zini, kas bija? Es atklāšu noslēpumu. Vai kad es parakstīju, vai kad es izpelnījos rezultātā, ko es skatījos un gaidīju. Bija? Nē, bija. Bet bija tā, ka tieši nākošajā sērijā nebija un es tāds. Man uzrakstīja. Tu zini, kāpēc nebija? Tagad tos, ko es labāk zinu, tiem ir priekšrocība. Tagad tu tiks priekšrocība. Es to nezināju, ka viņam mums priekšrocība. Nē, es nezinu. Es tos vecos zērājus pazinu. Jaunos inteliģentos es nepazīstu. Kulturāls raidījums. Ko tu kulturālais runā? Kad tu gribēsi dēls teātru zvani, tu dēls teātru var tikt uz skatuves, var tikt aizskatuves. Viņi ir tikai uz Jauno Rīgas. Mēs tikai uz Jauno Rīgas, bet es gribētu salīdzināt. Es gribu dzirdēt. Uzaicināšu uz teātri, ja tu nāc dēlē padot ziņu. Viņš tur līdz tēlo vienā galvenais saka, ja tu nāc uz dēli, nē, tu uzaicini mani uz dēli, ja tu nāc uz dēli. Bet tu zini, viņš līdz tur tēlo. Viņš būtu labu lomu viņam. Tu pats neko neesi redzējis. Pats nekad nav bijis. Un plika pakaļ kaut kur skrāja. Pagaid, es arī šito varu notēlot. Labāk ne tev labāk nekā man viņi ir satrānā. Bet tev populārāk. Es liekam punktu, bet man labā lieta, ko es gribu pateikt, runājot ar jaunajiem hokejistiem un visiem. Paldies, ka tu man novērtē kā jauno joprojām pirms tam. Nē, ar jauno seju es tā domāju. Tu tomēr braukāji tā, zini. Nē, forši tas, ka jūs runājat, jūs sociālajā dzīvē aktīvi dalāties ar to, jo man šeit tieši tiem jauniem arī, kas mums skatās, ka jārunā ar skatītāju, vai būt atraktīviem, aicināt dejot, nākt šeit, parunāt, komentēt spēles, jo mēs dzīvojam tādā laikā, tā neizbēg. Kā pats Kaspars teica, tagad es arī Instagramā hokejs ir palicis latvisks. Tad, kad es vēl biju jauns, tad hokejā nerunāja latviski. Un Andris Siliņš, es vēlreiz atgādināšu, bija tas, ka viņš agri vai vēl, jātaisa, sāka to Irbi, Ozoli, viss tā, kas bija Hārs Vītoliņš, viss to 55. vidusskolu. Un tagad mēs redzam, viss notiek latviešu valodā. Jūs esat tā kā paraugs. Un es domāju, kādreiz, ja basketbolā neviena Krievu vispār nebija un Krievu valodā nerunā, tad tagad hokejs tieši tādā latviskumā pat ir nostājies vienā rindā. Un tas ir baigi svarīgi. Bet prieks arī, ka es runāju tikko ar spēlētājiem no Latvijas futbola izlases, arī latviešu valodā. Arī sāk, arī lēnām vēlkās klāt. Tas neticām. Tā kā čaļas baigi, mēs jūtam jums līdzi. Žēl, ka katrā gadījumā mēs speciāli neprasījām pēdējo spēli pret Austriju. Mēs garstāvam. Man šitā zina, cik es reizi paprasīšu, un es vēl joprojām nezinu, ko atbildēt. Bet gadās. Es pateikšu, kā profesionāli, aizmirstam neiem tālāk. Jā, tieši tā. Jo zini, kas ir? Jo nākamgad viņi grupā. Tas ir labi, ka viņi olimpiādē var mums grupā nāk. Bet galvenais, es domāju, ka tagad turnīrs ir olimpiāda, un mēs tam gatavojāmies, un labi sanāca, kā sanāca, bet mēs ņemam to pozitīvo. To visu pozitīvo liekam olimpiādē un cerēsim, ka izdarīsim tā, lai to Austrijas spēli vispār nekad neatcerās. Pareizi, nākušā spēle aizmirsīs. Jā, būs jauns uzvars. Liels paldies, Edvard. Paldies. Šī tagad, kad iznāk epizode. Pirmdien. Jūs vēl izgriežat man ārā. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara.
Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Mīļā skatītāji, pirmoreiz dzīvēs ar Valdimaru lielu lepnu uzdot jautājumu. Tu esi spēlējis pret Dāvi? Es esmu viņu trenējis. Ne, tu esi spēlējis pret Dāvi? Beidz, kad Es esmu spēlējis pret Dāvi basketbolu. Kurā vietā? Valmierā. Pirtī? Atkal tev tāds neģēlības. Nu, labi, joks, nu, kārtas spēlēt. Valmierā mēs spēlējām. Dāvs bija pret mani, tāpēc es pārliecinoši zaudēju. Nu, labi, Labdarības spēlē. es biju vienā pēdējā spēlē Verpakovskis pret Porziņu, bet Tu pret mani spēlēji. kad es izgāju pret Kristapu ārā, viņš tiešām tik garš, ja, ka laukumā. Es pret Dāvi viens pret viens spēlēju, viens pret viens. Nu, viņš jau vēl ciešams Viņš arī augumā, pats ar rokas šeit. bet tas vispār, es nezinu. Man vienreiz neviešā staigāju blakus ar Andžeju un Kristapu. Es vienkārši tā kā reāli tā kā es saprotu, ko tie cilvēki jūt parasti tā kā apkārt man un zikā. Dāvi, golfs, tavu brālis ir nopircis pat īpašumu, lai biežāk uzspēlēt. Kā tev? Un staigā pa mežu, lai atnāktu. Interesantā kārtā viņš nopirka pirms un tad tikai sāka patikt golfs. Bet, jā, kaut kā nezinu. Viņš man liekas tā nopietnāk iesāka pagājušā vasaras sākumā, tad es arī. Es īstenībā, tagad Covid sākās, tad es pirmo reizi par zaļo kārtu nokārtoju, bišķiņu uzspēlēju. Šeit Latvijā? Jā, nu Jūrmālas laukumā. Bet tā bija tā, ja es nenopērku savus nūjas garākus, man vispār Es par tām garām nūjām ar domāju, jā. Tāpēc man īsti neaizgāja tajā brīdī, man liekas. Tev visu laiku jāsaliecās. Pirms es tagad atsāku pagājušā vasarā, es pirms aizbraucu nopirku nūjas, sev pa 2 colām garākas uztaisīju. Tagad tā ievilku iekšā, ka es visu sezonu katru brīvdienu vienkārši pavadīju Kā golfa tev laukumā. garais sitiens sanāk? Tā, Teiksim tā, ja es gribu mēģināt kaut kādu bišķi virzienu, lai tā drošāk ir, tad kaut kāds 180, 190 var aizsist. Tas ir labi. Bet kaut kāds 240 laikam bija labāk, ja 243, bet tas nav tik droši. Andrem nesaka, kas ir 243. Bet tu zini, ka golfā, to man vismaz teica Armāns Puča, oficiāli, ka golfa spēles laikā drīkst oficiāli pie kaut kā tā izsitiena vai iesit, drīkst iedzert, drīkst blašīt līdzi. Es tā dzirdēju, ka... Tev te nav līdzi, ne? Nē, tas ir bērdīčūs, tev ir bērdīs, tad ir jāiedzer, bet... Jā, kad tu drīkst, jā, oficiāli. Bet, es savu vienīgo pirmo bērdī Dubajā dabūju tur ar alkohols jūsu. Tur jau pareizi. Tur nedrīkst. Parunāsimies par Dubaju. Nu, es teiktu, tas ir eksotisks vispār pasākums, ka beidz Dubajā ir Eirolīgas komanda. Ja tu pamostos 10 gadu atpakaļ un pateikt kādam, ka Dubai spēlēs Eirolīgā, tad traki nosaukt. Labi, kas tā izrēķināja? Tavs aģents vai kā izrēķināja to metodu, ka tev jānoslēdz? Es arī biju ļoti skeptisks. Es domāju, jau kādi, labi, paliek. Bet tas, ka tu spēlēsi 2. gadā Eirolīgā, tas ir fantastiski. Zikā, man vispār bija tāds, ka man galvenais bija, es gribēju spēlēt pēc tiem pēdējiem 3 gadiem NBA, kur vispār laukumā principā netika un kaut ko individuāli trenējos līgā, tā kā no basketbola gandrīz nekas. Bet bija piedāvājums. Tā kā... Pirms, kad tu izvēlējies Dubai, tā kā NBA, tur arī viss reāls tev bija. Nebija nekas tāds konkrēts. Saka, es braucu tieši tajā brīdī, kad es vienojos ar Dubaju, es biju lidmašīnā uz San Francisco, lai 2 nedēļas ar Golden State patrenētos, un varbūt cerēt, ka viņi kaut ko iedod. Bet nekas, tas bija vairāk tāds, es gribēju aizbraukt patrenēties, uzspēlēt treniņos, bet nekas konkrēts. Es esmu principā tā kā no vasaras sākuma, tā kā man aģents uz Dubaju, viņš pārācās pirms 2 gadiem, viņš tur visam tam sekoja līdzi. Es teicu, tā kā skaties, ja tur kaut kas tiešām reāli sāk notikt, es saku, tā kā labprāt, ja tur būtu iespēja parakstīt uz, 2-3 gadiem un, principā, karjeru pabeigt tur, lai ģimenē vairs nav jāpārvācās, kas... Dubajā tu pabeigsi karjeru? 9. Vai VFA ar kopā Bračku vēl? Redzot, kā Bračka pat tiesnešiem iet, es domāju, ka Latvijā es diez vai jūs redzēsiet, ka es uzkāpu uz lauku. Normāliem tiesnešiem tehniskās, tu tur kādam pa muti iedot, jā? Bet tas ir prieks, kad Āzdats laukumā ir tāds. Pudeli vismaz, kā es varu uzmest, vai ne? Tieši, zigā, Serbijā es mums uz Čiltavām. Tu dabūji spēlēt pret komandām, kur tu agrāk esi spēlējis, ja? Partizāni, jā. Kā ir atgriezties tur kaut kādi komentāri no skatītājiem? Ļoti, zigā, tā kā tiem, kas mēs esam, kas tur spēlējuši, ir ļoti patīkami. Tu atgriezies, viņi tev aplaudē, ja? Aplaus, jā. Labi, ka visu komandu izskrien kopā, tad izsilp visu kaut ko, bet tā kā, kad tu, piemēram, iznāc pirms spēles, bišķiņ uzmet metienus, tad iesildīties. Tad vienmēr ir tādas aplausas tur visu, un, kā, pat, ja godīgas ir bērni, kas, man liekas, ka nebija dzimuši, ka es Partizānā spēlēju, tā autori prasa bildēties.
vienmēr patīkam sajūta sevišķi tur pie viņiem. Man būs viens speciāls jautājums. Tev visi viņi tādi. Nē, pa pasaules kausu, ja? Tu metienu, ko tu meti, tu vēlreiz esi metis. Nu tādu atkārt. Es zinu, man bija komandā spēlētāji, kuri nometot garām gāju un meti, vai varēs vakal trāpīt. Nemeti, vai pārdzīvojums? Pārdzīvojums, protams, bet tā pašā laikā es zināju to, ka ja tomēr nebūs, tad tā ir šans. Tad viss teiks, nu varējām vinēt. Es būšu tas cilvēks, kas visvieglāk ar to sadzīvos. Nu jā, tu dabūji tomēr. Tas varbūt daudziem citiem spēlētājiem kaut kas tāds metiens aizmest garām. Bet viņš jau nebija viegls. Man tas varbūt emocionāli tā kā uz pāris dienām bija tāds, ka katru reizi tu atceries tāds, viņš nebija tik tālu. Es zinu, ka tas metiens ir mans, ko es varu iemest, un tas bija, nezinu, 3-4 centimetri, un mēs esam olimpiskajās spēlēs. Tas bija viss, ka tas viens mazais, nezinu, tie pāris centimetri, kas varēja izmainīt pavisam to kursu basketbolu. Es paturpināšu to tēmu. Jo man bija līdzīgas situācijas arī pasaules čempionātā, bet es gribēju pateikt tā, tu bija situācija, dabūji bumbu, bet Žagars bija blakām. Tu neesi analizējis to un parunājis. Kas būtu tad, ja tu būtu iedevis? Cilvēkam interesē varbūtības. Protams, varbūtības. Nē, bet kas būtu tālāk bijis? Viņš būtu gājis uz apakšu. Es domāju, ka, varēja paspēt līdz apakšai. Tas laika ziņā visticamāk būtu kaut kas, vai arī iedevis tev brīvē. Vai pustālēs. Vai būtu iedevis. Bet, zinot to, ka man tur bongs skrēja līdzi, es domāju, ka viņš bija pietiekami saprotošs, ka tajā brīdī man neatstāja. Bet, mēs varam spriest kaut ko, bet tieši tā, atdot piespēli, un tad beigās nekas nesanāk, varbūt īsti nepaspēt uzmest, tad teikt, vajadzēja pašam iedrīt. Tieši par to iedot piespēli. Es vienmēr gribēju uzpazīt šo jautājumu. Tajā spēlē arī, ja būtu tāda spēle bijusi, ka es nezinu, 1 no 12 es uzmets, tad es visticamāk meklēju atdot bumbu un nemetīšu, bet tajā spēlē es metu iekšā, tā kā brīžiem likās jau trakāks, jau labāk, tad es domāju, rekur vēl viens jāieliek. Klau, šodien golfā turnīrā, tu zini, jau mazāk trāpju, vairāk naudu. Jāmaksā. Jā. Tu esi gatavs tev maciņš līdzi? Te jau pēc tam var samaksāt. Tāpēc mēs novēlam tev šodien lādēt garām. Es it kā plānoju. Tev kotleti nav līdzi? Kotleti. Nē. Maligans var pirkt, es domāju, ka es varu mēģināt uzvarēt šo turnīru. Jā? Tu pēc, cik tu gribi tos sitienus? Andri, kāpēc mēs nepieteicamies? Tāpēc mums nav liela līguma. Un zigā es arī nepārdzīvoju, tas labdarībai. Labi, pēdējais jautājums par Eiropas čempionātu 2025. Es tam brālim prasīju, kur viņš rod motivāciju vispār spēlēt un tā tālāk. Tas tā kā pēdējais tāds lielais nogrozījums, kad jūs varat kaut kādu medaļu izcīnīt. Cik jūs tur iekšēji, zinot, kāda tas olimpiskā kvalifikācija bija, cik jūs iekšēji būsiet psiholoģiski gatavi tā, no tā spiediena, ka jums to vajag? Zini kā, man liekas, tas spiediens, Tu Rīgā spēlē, tu zini. Tas jā, bet kaut kā, austiņas uzliec, telefons izslēdz. Rīgā mums labāk iet nekā visur citur. Tas arī jāturpina. Man liekas tā pārliecība, kas mums ir mājās spēlējot, viņi tikai nāks pa labi. Un zinot to, kā mēs spēlējam basketbolu, mums daudzām komandām bieži vien jāpaļaujas tas līderis, lai samet punktus, ka tad ir, ja līderis nesametīs, tad varbūt nav vispār variantu uzvarēt. Mums, tā kā mēs spēlējam pasaules kausā, acīm redzot, jo daudz dažādāk spēlētāji katrā spēlē samet, jo labāk un grūtāk pret mums spēlēt. Klausies, Andri, ja Latvija izcīna medaļas, dāvas nodzen vārdu. Tas mierīgi, tas ir sīkums. Kurš ir mūzikas boss jums? Es bieži vien lieku. Kas ir tavs tāds superhits? Jā, šobrīd. Ko tu uzliki pirms fināla spēles? Rīgā fināla spēle, Latvija, Serbija. Zini kā, pirms vienmēr ir godīgi jārtē, vienmēr pirms spēlēm dominē latviešu mūzika. Un pēc uzvarētām spēlēm mēs liekam pretinieku valsts mūziku. Jā, mēs maudz. Šis ir labi. Franču gabals, lai labi pasaules kausā ģērcu. Un pēc Brazīļiem arī. Davai veiksmi. Lai skan felicitā. Tieši tā. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.